Katrs trešais jaunietis Latvijā televīziju skatās vismaz 4 stundas dienā. Nedēļas nogalēs šis rādītājs ir vēl augstāks. Pie tam 3 stundas lieto datoru. Un, ja parēķina šos rādītājus un nosaka indikātori, kas saucās pietiekama fiziskā aktivitāte, mēs varam teikt, ka mazāk kā pusē Latvijas jauniešu tā ir pietiekama. Un tad, kad jauniešiem jautā, kas ir tavs iemīļotākais brīvā laika pavadīšanas veids, tad praktiski visi saka, tā ir satikšanās ar jauniešiem, un tūlīt tam seko televīzijas skatīšanās. Par to, ka sports būtu tas brīvā laika pavadīšanas veids, to saka tikai 4/4 jauniešu. Jāsaka gan, ka tā ir, tāda mēs kļūstam palēnām par attīstītu valsti, un jāsaka, ka šie rādītāji salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm īpaši neatšķirās. Jā, tad to jauniešu īpatsvars, kas skatās televīziju diezgan ilgi, jūs redzat, ka Latvija atkal citu valstu starpā ir augšgalā.